tev, teiksim, tur atnāk, bet tad, kad tu piesēdies, tu uzreiz tā hops un uzzīmē, vai tu uzzīmē, tad nodzēs kaut ko, un tas tev tāds ilgstošs process, kā tas notiek? Tas pirmais ir tā kā, ka es kaut ko ķēpājos. Tagad tas ir jau kaut kādus pēdējos gadus, vairākus ir uz iPada. Un tur arī var vienīgi nodzēst vai palielināt, samazināt, apgriezt otrādi, pastaipīt. Un tad tādā idejas procesā tas ļoti palīdz. Un tad tālāk ir, kad jau ir skaidra ideja izdomāta, tad tā ir skice vai arī uz iPada. Ja tas, dažreiz es sāku un pabeidzu vispār tikai uz iPada digitāli. Bet, ja tur ir varbūt kāda konkrēta seja jāzīmē, tad es to zīmēju uz papīra pārsvarā. Vai arī, tas ir atkarīgs no idejas. Ja tur ir kaut kāda vajadzīga daudz teksta vai kaut kāda logo, tad tas arī varētu būt labāk digitāli to darīt. Bet, ja savādāk, tad atkal uz papīra. Es gan tā to daru, jo pašam interesantāk un arī nav tā, ka tu zaudē vispār to pārējo. Paliec pilnīgi digitāls, un kad uz papīra tad jau sāc ar 2 pirkstiem piesist, tad tev nodzēšās tā līnija. Jā, ja pārāk pierod pie tā digitālā, tad paliek grūtāk zīmēt uz papīra īstenībā. Tāpēc tas tā jāmiksē, man šķiet.